jāstrādā. Esmu tik veca. Un mana Pinkie māsiņa. Viņa arī veca. Viņai man jāpalīdz. Omīt. Kas noticis? Man tagad ir jāstrādā. Pateiksi, kā tu iegūsi savu ponīzīmi. Tas bija tik sen, kad es aizmirsu. Labi, man jāstrādā. Pagaidi. Pastāstīsi, kā tu dodies ceļojumu ar savu māsu Pinkie Pie un draudzeni Ķirsīti. Nu labi. Ja tu vienmēr gribēji stāstīt. Mēs tagad gribam. Labi, iesim mājās. Kādu dienu, kad mēs redzējām avīzi, kad viens ponijs bija arī ceļos, mēs tad sākām gatavoties uz ceļojumu. Vai ātrāk? Mēs tik ilgi ejam. Mēs esam jau noguruši, bet mēs jau tā lēni gājām. Es vairs nevaru. Tāpat mums tik ātri nav nekas iestājās. Mēs varam te 1 gadu iet. Un viss. Tāpat man patīk tev ponīzīme. Nu jā, mīlu, sirsnīgi. Labi, ejam taču. Apticis sev gaidīt. Tāli jau aizgājām. Nu jā. Varbūt te gulēsim. Kaut kur nezinu. Varbūt vēl kaut kur aiziesim, kur ir labāk. Es te redzu kaut kur pašu vietiņu tur tālāk. Sāk jau būt tumšs. Varbūt te kaut ko iededzināsim. Tā būs jau labāk. Nu, beidzot kaut kas gaišs. Labi, ko tālāk darīsim? Nezinu, ja mēs gribam būt avīzē, avīzē būtu, tad mums vēl vajag ceļot uz tādu nezināmo vietu un nofotografēties. Jā, kurš man jau foto līdzi? Es tev iedošu. Kādu man kaut kāds centiņš? Man tikai viens. Viens tu joko. Ja mēs uz kaut kādu veikalu un tur pārdos kaut kur daudz 1000 vai nezinu cik. Vajadzēja vairāk paņemt. Nu jā. Labi, mums te būs jāguļ. Jo, kur mums tad cik tur gulēt? Jā. Tā man nepatīk gulēt. Kāpēc vispār neceļot? Kur uguns, kuras palika? Kaut kur pazuda. Ir jau vēl tumšs, tāpēc jāguļ. Džein, modies! Ātrāk! Kas noticis?